Izdienas pensiju sistēma ir jāreformē. Jāapzinās, ka no tā izvairīties nav iespējams. Šobrīd izdienas pensiju saņem vairāk kā 11,000 cilvēku, un tas mums visiem izmaksā gandrīz 100 miljonus eiro. Plānots, ka tuvākajos gados šī summa pieaugs divkārtīgi, ja sistēma netiks mainīta. Tāpat pastāv viedoklis, ka izdienas pensiju sistēma ir netaisnīga. Šim viedoklim pievienojos arī es. Vidējais vecums, no kura dodas izdienas pensijā, ir zem 50 gadiem. Ir pat tādi, kuri izdienas pensijas saņem no 44 gadu vecuma. Neiedziļinoties iemeslos, kādēļ ir jāsaņem pensija 44 gados, tas tik un tā man šķiet nepareizi. Vai izdienas pensiju sistēma ir jāsaglabā? Jā, būtībā šāda sistēma ir vajadzīga, bet ar būtiskām korekcijām. Lūk daži ieteikumi izmaiņām, kurus es uzskatu par nepieciešamiem. Ikdienas pensija jāievieš uz laiku, kurā darbiniekiem ir jāpārkvalificējas un jāiegūst zināšanas citā profesijā. Mūsdienu realitāte ir tāda, ka darbs vienā profesijā uz mūžu vairs nav iespējams. Mums visus agrāk vai vēlāk sagaida pārkvalificēšanās vai vismaz pienākumu maiņa. Izdienas pensija jāatstāja to profesiju darbiniekiem, kuri strādā paaugstināta riska darbus. Piemēram, ugunsdzēsēji, militāri personas un citi. Paaugstinātie riski var būt arī emocionāli. Riski arī var būt saistīti ar kaitējumu veselībai ilgstošā laika posmā. Uz šo norāda kultūras jomas darbinieki. Vai šajos gadījumos ir jāsaglabā izdienas pensija? Es domāju, ka jā. Bet varbūt jāievieš papildus kritēriji, kā izdienas pensiju saņemt tad, ja šie paaugstinātie riski ir iestājušies. Par šo vēl vajadzīga diskusija un profesionāls viedoklis. Pārtraukt izdienas pensiju sistēmu, izmantot kā darbinieku pievilināšanas instrumentu. Tas pēc būtības ir nepareizi. Manā apziņā nestrādāšana no kaut kāda vecuma nevar būt kā bonus darba gaita uzsākšanai. Tas izklausās absolūti greizi. Ir jāceļ vecums, no kura var normālā gadījumā saņemt izdienas pensiju. Mēs dzīvojam ilgāk, mūsu veselība ir labāka, mēs vēlamies un varam nopelnīt vairāk. Darba apstākļi ir labāki. Līdz ar to esam aktīvi un darbojamies ilgāk. Es piekrītu, ka lēmums par izdienas pensiju atcelšanu un samazināšanu būs grūti pieņemams daļai sabiedrības. Bet mums nav citas izejas. Sistēma būs jāpielāgo mūsdienu realitātei. Jautājums ir, kā to izdarīt taisnīgā un godīgā veidā.